Sveiki, labdien visiem un laipni lūgti atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā tamborēt stabiņu ar diviem apmetumiem. Tas ir ļoti vienkārši, jā, un tātad simbols viņam būs, izskatīsies lūk šādi, kā T burtiņš, tikai vēl ar divām strīpiņām šeit pār tā slīp viņas būs. Tas būs stabiņš ar diviem apmetumiem. Parādīšu jums, kā to tamborēt, un, kad jūs strādājat rindiņās, tātad pirms jūs iesākat rindiņu, kur jums būs šie stabiņi ar diviem apmetumiem, jums vajadzēs pirms sākam rindiņu uzmest 4 gaisa cilpiņas iztamborēt. Tātad 1, 2, 3, 4. Šādi. Un tātad, kā mēs darām? Tas ir gandrīz vai tāpat kā stabiņu ar vienu apmetumu, tikai mēs šoreiz visu daram dubultā. Apmetam 2 reizes ap adatu diegu, pavadienu, 2 reizes, kur 1, 2, 3. Man tagad ir 3 cilpiņas, 3 valdziņu uz adatas. Liekam nākošajā valdziņā adatu un aizķeram pavadienu un izvelkam cauri. Šādi. Tagad jums šeit ir 4 valdziņi uz adatas. 4 cilpiņas. 1, 2, 3, 4. Ko mēs darām? Aizķeram pavadienu un izvelkam cauri pirmajiem 2 valdziņiem, cilpiņām uz adatas. Tagad jums ir 3 atkal. 1, 2, 3. Atkal. Aizķeram pavadienu ar adatu un izvelkam cauri pirmajiem 2 valdziņiem, kas bija uz adatas cilpiņām. Un atkal aizķeram pavadienu un izvelkam cauri atlikušajiem 2 cilpiņām uz adatas. Šādi. Stabiņš ar 2 apmetumiem. Un atkal nākošo 2 reizes apmetam, ieliekam nākošajā valdziņā adatu, aizķeram pavadienu, izvelkam cauri 1 reizīti. Atkal jums ir 4 cilpiņas uz adatas. 1, 2, 3, 4. Aizķeram pavadienu un izvelkam cauri pirmajām 2 cilpiņām, kas ir uz adatas. Mums tagad ir 3 cilpiņas uz adatas. Atkal aizķeram pavadienu un izvelkam cauri pirmajām 2 cilpiņām uz adatas. Tagad jums ir atkal 2. Un tagad atkal aizķeram pavadienu un izvelkam cauri atlikušajām 2 cilpiņām, kas bija uz adatas. Vēlreiz 2 reizes apmetam, ieliekam adatu nākošajā valdziņā, aizķeram pavadienu, izvelkam cauri. Mums tagad ir 4 cilpiņas uz adatas. Atkal aizķeram pavadienu un izvelkam cauri pirmajām 2 cilpiņām uz adatas. Mums ir 3 atkal. Aizķeram pavadienu, izvelkam cauri pirmajām 2 cilpiņām, kas bija uz adatas. Mums ir tagad 2. Atkal aizķeram pavadienu un izvelkam cauri atlikušajām 2 cilpiņām. Un es jums parādīšu vēl.
Šādi izskatās stabiņš ar 2 apmetumiem. Šī pēdējā rindiņa. Šeit ir aizmugurīts, kreisā pusīte saucās sanāk. Tātad, ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest lūdzu patīk šim video un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Drīzumā būs jauni daudzi video par tamborēšanu, bet nākošie daži video būs atkal angļu valodā, un tad atkal būšu atpakaļ ar video latviešu valodā. Visu labu! Atā!